Es domāju, ka jā, varētu runāt par to, kas būs nākotnē, bet laikam jau par tādām dažām praktiskām lietām jāparunā. Tas šobrīd ir, jo šobrīd ļoti daudz citu organizāciju, ir kopsapulces, dažādi pasākumi, es tikko braucu no LOSP, kur arī jūs esat biedri. Un viena lieta, kas varbūt mēs cenšamies no ministrijas puses vairāk nākt pretī lauksaimniekiem, lai labāk būtu. Un tas, ko jūs ievērojat šogad, piemēram, misiju pamazam varēja pieteikties jau daudz agrāk, kaut kad mēnesi atpakaļ varēja. Uz šo brīdi gandrīz 800 pārzemnieki ir izmantojuši un 9 miljonus jau paņēmuši. Tā kā no vienas puses tas ir labi, ka ir pieejama nauda, bet no otras puses tas, ko es gribu teikt, ka tas ir slikti, ka tik daudz izmanto, jo tas nozīmē, ka mums lauksaimniekiem nav labi. Ja mēs tik ātri jau faktiski pirms sējas pieķeramies tai naudai. Protams, mēs arī zinām, ka tā situācija nav laba, un tāpēc jau pirms sējas šogad to datumu noteicām. Pagājušajā gadā bija tā, ka jūs iesniedzāt platību maksājumu, tad varēja tikai pieteikties. Bet tie pēdējie gadi tiešām bijuši slikti. Protams, tagad šobrīd paskatoties ārā uz sējumiem, ziemā jau izliekās ļoti labi. Vismaz mūsu pusē, nezinu, man liekas, ka pārsvarā visur Latvijā tā ir, ja? Un tā kā cerība ir, ka šogad būs labāks gads. Bet šis tiešām tāds viens rādītājs, ko mēs esam nākuši pretī. Otra lieta runā vēl, tūlīt arī vajadzētu būt lēmumiem, bet bioloģiskiem, man liekas, pārsvarā tur nav problēmas par dīzeļdegvielu. Varbūt kādām lopkopības saimniecībām, kur vairāk izmanto. Mēs arī šeit nākošo otrdien valdībā skatīs informatīvo ziņojumu par degvielu, kur limiti tiks mainīti. Jūs paši arī piedalieties, tad lopkopības un dārzniekopības nozares dabūs vairāk. Un līdz ar to arī mēs pēc tā informatīvā ziņojuma apstiprināšanas arī lemsim par to, kā avans varēs arī šeit izņemt tās saimniecības, kuras vajag. Tāpēc, ka mums tiešām ir lopkopības saimniecības, kuras saka, ka viņam beidzās, un tad mums plānoja pirkt ar akcijas dārgo degvielu. Tā kā dažas lietas, ko mēs cenšamies ātrāk. Te gan jāsaka, ka, protams, tas ir dažreiz sarežģīti, un no Briseles skatu punktu skatoties, viņi uzskata, ka varbūt ne arī tīri likumīgi. No mūsu likumdošanas viss kārtībā, bet, jūs ziniet, ka viena lieta, ko mēs darām, otra lieta, ko Brisele domā. Un jūs varbūt nemaz neziniet, ja mēs tā Briseles virzienā paskatāmies, tad mēs pagājušajā gadā arī nācām jau ātrāk, kamēr bija strateģiskais plāns izgrozījām ministra kabineta noteikumus, tur daudz lietas atcēlām. Un tur bija ļoti garas sarunas, nezinu, viņas beigušās ar Briseli, ka viņi teica, ne, jūs to nedrīkstējāt darīt. Kā jūs? Lai gan viss jau tur bija finiša taisnē, tur mēnesis Briselē vēl palika pēdējā saskaņošana, un teica, nē, jūs nevarējāt to darīt. Tā kā, tā birokrātija un tas arī, teiksim tā, no Briseles puses tas ir diezgan. Mēs, protams, man arī uzdeva Lospā jautājumu par birokrātiju. Ziniet, man liekas, ka tas vienkāršākais tā jau var runāt, bet tas arī mums pašiem jādara. Un arī tagad mēs esam no organizācijām saņēmuši ļoti daudz priekšlikumus, kur varētu, piemēram, mazāk kontrolēt, vai kur varētu tas funkcijas vispār atcelt vai nedarīt. Respektīvi, īsais stāsts, ja, piemēram, pārtiks veterinārais dienās brauc kāda saimniecība, tur, kas tirgo, piemēram, piena produkts pārbauda tur 2 reizes gadā, vai reiz gadā, es nezinu, es tagad sauc no galvas, ja. Tad viņi varētu varbūt braukt reizi 3 vai reizi 5 gados, un tos resursus mēs varētu uzlikt uz importu produkcijas kontrolēšanu, uz marķējuma pārbaudi, lai tieši pārliecinātos to, ka tā importu produkcija, kas nāk, lai nav, ka viņa negodīgi mūsējos stumj ārā. Jo šeit man jāsaka tā, es tomēr Raiviem nepiekritīšu, pat viņš teikt, ka pamatā nav ekonomika, pamatā tomēr ir ekonomika. Un arī, ja ir veseli bērni, tad tas arī ir ekonomisks jautājums, jo veselam cilvēkam nav jātērē līdzekļi, un arī valstī nav jātērē līdzekļi, lai ārstētos. Un tas ir ļoti cieši saistīts, tā kā šī emocionālā puse, es domāju, ir vistiešākā veidā saistīta ar ekonomiku. Un, protams, kā arī bioloģiskie lauksaimnieki, jūs un es, mēs varam ražot, ja mēs varam nopelnīt. Un tas ir pamats, diemžēl. Vai palaimi, nezinu. Protams, kā ir lietas, ko mēs varam darīt savam priekam, un to mēs darām. Bet hobijā parasti nepelna. Tie, kam kāds hobijs vai vaļasprieks, tie piemaksā.
Tā vienmēr ir bijis un tā būs. Un tā kā man mednieki atnāk un saka, ziniet, mums tas nav izdevīgi kaut ko tur, piemēram, vairāk medīt, lai nenāk un nenoēd mūsu lauks, meža dzīvnieki, tad es saku, kā tur vispār ekonomika. Mednieki nodarbājās ar savu vaļsprieku, un tas nav peļņas avots. Ja. Mums tas ir lauksaimniekiem peļņas avots. Ja stalbrieži var spariet pāri vai kā mums vidzemē, tā kā bija vēl meža cūks pirms tā kārtējā viņa, tur vai uziet uz griķa lauku, nekas nepaliek pāri, visi noēsts, jā, pa tīro. Un šajā sakarā tie visi ir ekonomiski jautājumi. Un tāpēc man liekas, ka tomēr runājot par ekonomiku un arī par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, mums jau ļoti svarīgi skatīties nākotnē. Šī periodā mēs neko nemainīsim attiecībā par naudas vai atbalstu. Ja. Tas, ko mēs varam darīt, ja kādā programmā, pasākumā līdzekļi tiek izlietoti, protams, var runāt, vai tur paceļ likums, vai arī kaut ko tajās pašas nozares iekšēnē pārdala. Ja. Bet es pilnīgi negribu atvērt to lauku vaļā tā, ka kāds saka, mums vajag vairāk, kādam ņemam nost. Tas nav iespējams, to jūs saprotiet. Un tūlīt jau mums jau ir sākušās, bet ļoti būtiski runāt par nākošo periodu, kas ir pēc 27. gada. 27. gadā vairs mēs neko tur ietekmēt nevarēsim, faktiski ir šī gada otrā puse un nākošā gada pirmā puse, varbūt arī vēl viss nākošais gads, tad ļoti intensīvi jāiesaistās gan šeit Latvijā, gan arī jūsu organizācijas, kas ir pārstāvēts Briselē, kopā Košegā un bioloģiskajā IOFAM, IFAMS, jā. Un tur, tātad ir, man liekas, caur arī šīm organizācijām jālabē, jo mums šobrīd, tas, ko dara ministrija, mēs darām ļoti labu darbu kopā ar jums, izanalizē esošo situāciju, tas ir viens, tie skaļi ļoti daudz, un, protams, kopā arī jāliek nākotnes plāni, bet mēs tos nākotnes plānus nevaram likt, jo nav zinām naudas aploksne. Un tur tagad diskusijas attiecībā uz nākotni ir kādas. Pirmais, ka varbūt vispār valstī iedot vienu aploksni, tātad nedalvais KLP, lauksaimniecība, tur kohēzija. Otrs ir, ka tomēr saliek kopā kohēzija ar lauksaimniecību, kopējo lauksaimniecības politiku. Un, protams, trešais, tas, ko atbalstām mēs, kur ir Latvijas valdība atbalsta un arī visi zemkopības ministri, kas Briselē, ka KLP ir atsevišķi aploksni. Es ļoti ceru, ka tā arī izdosies, jo, ja saliks visu kopā, tad tas būs ļoti sarežģīti. Un, ja ir šī atsevišķa aploksne, tad ir nākošais jautājums, vai viņi būs lielāki, vai viņi būs mazāki, vai tāda pati. Par to vēl sarunas nav bijuši. Man pēc sajūtām liekas, ka viņi būs tāda pati kā šobrīd. Ka pateicoties Francijai un lielām valstīm mums izdosies nosargāt to apjomu, bet ja mēs arī nosargājam to esošo finansējumu apjomu, tas nozīmē, ka faktiski reālajās cenās viņš šeit tas atbalsts būs mazāks, jo visu laiku ir inflācija. Un kāpēc es tik skeptiski par iespējām palielināt skatos, jūs saprotiet, ka šajā situācijā, kad ne tikai Latvija runā par drošību un aizsardzību, bet tas, kas notiek pasaulē, ģeopolitiskā situācija, Eiropa neapšaubām liela daļa finansējuma novirsīs aizsardzībai, drošībai, militārai rūpniecībai. Tas ir skaidrs, jā. Līdz ar to, es teiktu vienkārši, nav jācer, ka mums būs vairāk. Mums jāsaglabā esošais un jāskatās, kā mēs varam palielināt savu ražību. Un vienmēr esmu uzskatījis, un arī joprojām uzskatu, ka mēs bioloģiski varam augt, jo jūsu asociācija LOKC organizē ļoti labas citu pieredzes apmaiņas braucienus, un mēs varam redzēt, ka citās valstīs šīs ražības ir lielākas kā Latvijā. Tieši bioloģiski mēs runājam. Un tad, es neatceros, es pagājušajā gadu to teicu, bet es to varu atkārtot arī vēlreiz, ka, ja mēs runājam par augkopību, lielākā daļā Latvija pirmā lieta numur 1, kas ir jādara, jāsāk ar ko? Ar augsnes kaļķošanu. Un tik elementāra lieta, un to, man liekas, daudz aizmirst. Un es runāju ar zemniekiem, kur man stāsta, ka mēs meklēsim tādas mēslojumus, kas ir bioloģiski atļaut tādu un šitādu. Protams, ka mēs varam meklēt, jūs zināt, tas klāsts vien vairāk palielinās, bet kamēr mēs neesam normalizējuši augsni, tik ilgi tur nav ko darīt. Protams, ir reģioni, kur pasmaida un saka, ka mums atpakšā ir dolomīts lāns un viss ir kārtībā. Protams, vai zemgala, kur ir labas augsnes, karbonāta augsnes, bet absolūti lielākā daļā Latvijas un vispār, man liekas, ka to ir jāsāk tieši ar augsnes auglību, ar to, kā mēs paceļam savu ražību. Un tad arī mēs,
tur matemātika visam vienkārši mēs atgriežamies pie ekonomikas atkal tomēr. Tas būs veselīgs produkts, bet viņš būs daudz vairāk, un mēs nopelnīsim vairāk. Jā, bet es laikam aizrunājos kaut kur. Es domāju, ka es varbūt vairāk nerunāšu atbildēt uz kādiem jautājumiem, vai kas jums pēc laika tiek paredzēts, ka es nepārsniedzu atvēlēto laiku. Paldies jums! Un jāsaka tā, lai viss izdodas, lai šis ir labs ražas gads šogad, un aizmirstam par tiem pēdējiem 2 sliktiem, lai viss ir labi.